Sveiciens! Rīga ir ļoti skaista. Rīgā ir ļoti daudz skaistas un interesantas vietas. Katra apkaimē tādas ir. Tāpēc tagad kopā tās identificēsim un apskatīsim. Sākšu, protams, ar Mežsiemu. Mežsiems pats par sevi ir interesants ar to, ka viņš atrodas starp 3 mežiem. Tāpēc arī nosaukums Mežsiems. Viņš atrodas starp Juglas mežu, Biķernieku mežu un Šmerļa mežu. Viņš burtiski ir ieskauts pilsētas, neteiksim vidū, bet pilsētā, bet apkārt ir 3 meži. Centrālais objekts, protams, ir Biķernieku trase. Savukārt Biķernieku trase ir interesanta ar to, kad viņi tika uzbūvēti pirms pašu Mežsiema. Biķernieku trase tika uzbūvēta 1966. līdz 68. gadam. Savukārt Mežsiema lielā visa apbūve tika būvēts no 1975. līdz 88. gadam. Tā kā šajā gadījumā mēs varam teikt, ka sākumā bija trase un pilsēta, jeb apkaime pēc tam. Vēl Biķernieku trase ir interesanta ar to, ka pašai trasei pa vidu atrodas ezers, Linnezers. Ļoti skaists ezers, un atkal, kas interesanti, ir tas, ka tajā var peldēties. Tā kā, ja jūs domājat, kur varētu Rīgā atbraukt nopeldēties, tad Linnezers ir tā vieta, kur to darīt. Savukārt man daudz tuvāk ir Šmerļa velotrase, kas tika uzcelta senajā 2009. gadā. Tā ir ļoti kvalitatīva trase skriešanai. Es te bieži skrienu. Tā savieno Mežsiemu ar Brīvības ielu. Viņa ir paralēli Šmerļa ielai, un tādā ziņā ir absolūti droši skriet, un arī fantastisks gaiss ir blakus. Ir mežs, Priežu, un to var izbaudīt. Tā kā, ja jūs nezināt, kur skriet, tad brauciet uz šejien, uz Mežsiemu, Šmerļa trasi, jo tālāk pēc tam var arī skriet tālāk uz Juglu, gar Brīvības ielu, un ir vēl visādi citi varianti, kur tālāk skriet. Tātad brauciet ciemos uz Mežsiemu. Ja esi rīdzinieks, ieraksti lūdzu komentārā, kāda ir tavā apkaimē interesantākā vieta, skaistākā vieta vai apkaimes centrālā vieta, kas raksturo visu apkaimi. Paldies, un lai visiem visi labi!